Labvakar, mīļie radioklausītāji. Šodien iesāksim šo vakaru svētbrīdi ar īsu lūkšanu. Mīļais debes Tēvs, mēs pasakamies par Tavu žēlastību, par Tavu labestību, ka Tu mums esi dāvājis šo dienu, ka mēs varam pavadīt šeit mūsu zemē brīvībā un mūsu zemē nav karš un ka Tava žēlastība apsedz mūsu valsti, mūsu zemi. Lai Tev vienam viss gods un viss slava Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šodien nelielas tādas pārdomas par, es domāju, tādu bieži lietotu frāzi vai domu par Dieva labestību. Un es zinu, ka šis vārds jau noteikti mēs tik ļoti bieži lietojam, bieži domājam par to, un bieži viņš atskan, ka tas varētu jau skanēt mazliet, varbūt nepreiz būtu teikt tukši, bet tā kā jau esam pieraduši pie šie vārdi un aizmirsuši šo patieso Dieva primāro vēsti vai viņa raksturu, kas ir mīlestība un labestība. Un šis vārds labestība, mēs bieži sakam, Dievs ir labs, Dievs ir žēlīgs, Dievs ir mīlošs, un tomēr, kad dzīve kļūst smaga, kad atbildes nenāk, kad lūkšanas paliek bez atbildes, tieši šis vārds pirmais tiek arī bieži vien apšaubīts. Un šodien es negribu runāt par Dieva labestību kā skaistu ideju. Es gribu vairāk runāt par to, kā par realitāti, kas paliek spēkā arī tad, kad mēs to nejūtam. Un rakstos ir teikts, teiciet to kungu, jo viņš ir labs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un šis teikums īstenībā nav dzimis komfortā. Tas nav radies mierīgā dzīves posmā, tas īstenībā skan cauri grūtiem laikiem, tas skan cauri kariem, cauri trimdu, cauri zaudējumiem. Un tas mums pasaka kaut ko daudz svarīgāku un dziļāku. Dieva labestība nav vienkārši secinājums, pie kura nonāk tad, kad viss ir kārtībā. Tā ir patiesība, pie kuras cilvēks turas, kad viss tieši nav kārtībā. Un mēs bieži mēram Dieva labestību pēc tā, kā viņš izturas pret mūsu cerībām. Bībele to mēra gan citādi, un pēc Dieva rakstura, nevis pēc apstākļiem. Mūzes, mēs zinām, reiz lūdza, parādi man savu godību, un Dievs neatbildēja ar zibeni vai ar uguni, ar brīnumiem. Viņš atbildēja ar savu vārdu un ar savu raksturu. Viņš sacīja, ka liks Mūzum redzēt savu godību, kas faktiski mēs lasām 39. pantu, ka viņa godība ies garām Mūzum 2. Mūzes 34. nodaļā. Un tad tur ļoti labi var redzēt, kā Dievs, es atvainojos, 2. Mūzes 33. nodaļa, 18-19. pants. Un Mūzes saka, rādi man savu godību. Un tas nav lūgums pēc brīnuma, tas nav lūgums pēc pierādījuma, tas ir lūgums pēc Dieva paša. Un Dievs neatbildēja ar spēku, un Dievs neatbildēja ar uguni. Viņš saka, es likšu savai godībai iet tavā priekšā. Un tad Dievs nesāk rādīt spožumu, viņš sāk runāt par žēlastību, par to, ka viņš ir žēlīgs, par to, ka viņš apžēlojas, par to, ka viņš pats izvēlas palikt labs. Dieva godība šeit nav tas, kas cilvēku nobiedē, tas ir tas, kas cilvēku notur. Mūzes gribēja redzēt Dievu, un Dievs parādīja nevis to, cik viņš ir spējīgs un varens, bet to, kāds viņš ir.
Jo reizēm lielākais brīnums nav tas, ka Dievs parāda spēku. Lielākais brīnums ir tas, ka viņš paliek žēlīgs arī pēc mūsu nodevībām. Un tas ir pārsteidzoši. Dieva godība rakstos nav pirmkārt spožums, tā ir labestība kustībā. Labestība, kas piedod, kas pacieš, kas neatmet un kas tur solījumus. Ne tāpēc, ka cilvēks to ir pelnījis, bet tāpēc, ka Dievs vienkārši nevar būt citādāks. Un ir kāda kļūda, ko daudzi mēs ticīgie izdarām, mēs domājam, ka Dieva labestība nozīmē dzīvi bez sāpēm, bet Bībele to nekad nav tā solījusi. Tā sola ko dziļāku, ka Dievs paliek klātesošs arī sāpēs. Mēs atceramies, Jāzeps tika nodots savu brāļu rokās, iemests bedrē, pārdots un aizmirsts, un tomēr raksti atkārto mums vienu frāzi. Tas kungs bija ar Jāzepu. Nevis Dievs viņu pasargāja no visa, bet Dievs neatstāja viņu. Dieva labestība nav tas, ka mēs nekad nekrītīsim vai nekrītam. Tā ir tas, ka mēs nekrītam vieni. Dāvids bija cilvēks pēc Dieva sirds, un mēs zinām, viņš tomēr arī krita. Un kad viņš nožēloja, viņš nelūdza vieglāku sodu, viņš nelūdza reputācijas atjaunošanu, viņš lūdza neatņem man savu svēto garu. Dāvids saprata, vislielākais zaudējums nav sekas, vislielākais zaudējums ir Dieva klātbūtnes zudums. Un Dieva labestība atklājas tieši šeit. Viņš nepamet sirdi, kas patiesi nožēlo. Dievs nav labs tāpēc, ka mēs esam stipri. Viņš ir labs arī tad, kad mēs beidzot atzīstam, ka esam vāji. Un Bībele saka, ka Dievs ir lēnprātīgs un bagāts žēlastībā. Tas nozīmē, viņš nesteidzas mūs norakstīt. Izraēla tauta atkāpās, mēs zinām, atkal un atkal. Un šie cikliskie veidi, kā viņi tuvojās Dievam un atkal atkrita. Un tomēr Dievs teica un atkārtoja, es jūs neatmetīšu, es jūs nepametīšu. Un ne tāpēc, ka viņi bija uzticīgi, bet tāpēc, ka viņš ir uzticīgs. Un Dieva labestība nav impulsība, tā ir pacietīga. Ja gribi saprast, kā izskatās Dieva labestība, neskaties uz definīciju, skaties uz Jēzu. Viņš nepameta salauztos, viņš tos pacēla. Viņš neattaisnoja grēku, bet viņš neatstāja grēcinieku. Pie krusta Dieva labestība sasniedza kulmināciju. Tāpēc, ka cilvēce bija kļuvusi labāka, bet tāpēc, ka Dieva labestība kulminējās cilvēces glābšanā. Krusta labestība saka, Dievs paliek uzticīgs pat tad, kad mēs neesam uzticami. Un raksti arī saka, ka Dieva labestība mūs ved uz atgriešanos. Un tās nav ne bailes, vai spiediens, vai kauns, bet tieši Dieva labestība mums liek nožēlot grēkus, nožēlot mūsu pārkāpumus un ved, jo kas ir grēka nožēla, tas ir, ka mēs mainām virzienu, ka mēs mainām
mūsu ceļu no grēka uz svētu dzīvi. Un to dara tieši viņa mīlestība un viņa labestība. Jo tikai drošībā cilvēks, mēs ticīgie, un arī es domāju, kas varbūt vēl ir meklējumos, uzdrošinās mainīties. Ja Dievs nebūtu labs, mēs nekad nenāktu arī patiesībā. Bet tieši tāpēc, ka viņš ir labs, mēs varam nākt tādi, kādi mēs esam šobrīd. Un ir brīži, kad Dievs šķiet ļoti kluss, un mēs domājam, varbūt viņš ir aizgājis, bet raksti saka, viņa žēlastība ir jauna ik rītu. Un nevienmēr tā ir skaļa, nevienmēr pamanāma, bet vienmēr klātesoša. Dažreiz Dieva labestība izskatās kā spēks vienkārši neapstāties, spēks nepamest kaut ko, spēks turpināt iet uz priekšu. Dažreiz kā miers bez paskaidrojuma, dažreiz kā tas, ka mēs vēl turpinam klausīties un turpinam ticēt un iet uz priekšu ar cerību, ka Dievs sakārtos mūsu situāciju, sakārtos tās lietas, par kurām mēs ticam, par kurām mēs ceram. Un mēs zinām, ka mēs varam paļauties uz mūsu kungu, Jēzu Kristu, ka viņš redz katru mūsu situāciju, un viņš nav vienaldzīgs šajās situācijās. Viņš joprojām ir uz troņa, un viņš joprojām kontrolē visu. Un tas pats par sevi jau ir pierādījums, ka viņš joprojām ir ar mums. Un, kad mēs lūdzam, tad mēs zinām, ka Dievs uzklausa katru lūgšanu. Kad mēs saucam, mēs zinām, ka Dievs dzird, ko mēs sakam. Un nav būtiski, ka varbūt mēs uzreiz nesaņemam atbildes vai nesaņemam uzreiz kaut kādas pārmaiņas dzīvē, bet ja mēs apzināmies un mēs zinām Dieva raksturu, viņa labestību, tad mēs zinām agri vai vēlu atbildi atnāks izlaušanās, atnāks tas moments, pa kuru mēs lūdzam, pa kuru mēs stāvam, vai mēs lūdzam par mūsu radiniekiem, par bērniem, par brāļiem un māsām, kuri varbūt ir noklīduši vai kuri nav nākuši pie Kristus, nav pieņēmuši viņu kā glābēju. Bet ja mēs turpinam ticēt un turpinam lūgt, Dievs to visu redz un Dievs strādā tur, kur mēs varbūt to neredzam. Bieži vien viņš strādā aizskadrā un dara lietas, ko mēs ar savu fizisko aci nespējam saskatīt. Un tāpēc, kā ir teikts, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Un ja Bībelē tā ir teikts, tad mēs varam droši tam ticēt, ka ja mēs mīlam mūsu debesu tēvu, tad visas šīs situācijas, arī līdzīgi kā Jāzepam, dzīvē bija daudz netaisnību, brāļu nodevība, Potifāra namā šī nodevība, cietums, bet galu galā tas viss bija kā ceļš, kuru Jāzeps tajā mirklī nesaprata, un viņš nezināja, ko Dievs dara. Mēs lasot šo stāstu, šo dzīves stāstu par Jāzepu, mēs zinām, kas ir nākotnē, mēs zinām, kas viņu sagaida, un tad liekas, ka ir viegli iziet cauri šiem pārbaudījumiem, bet Jāzeps tajā mirklī nezināja, kas viņu sagaida. Viņam bija sapņi pašā sākumā, ka viņš bija pie tēva vēl, un Dievs viņam rādīja, ka viņš viņu vēlas iecelt
kādā augstā pozīcijā, bet tieši kā un kas notiks, es domāju, viņš nezināja. Un līdz ar to, kad notika visas šīs smagās lietas viņa dzīvē, es domāju, ka viņš varēja sākt jau aizmirst un domāt, ka tas varbūt viss bija kaut kā, ka tas viss bija, es nezinu, es pats biju izdomājis to priekš sevis. Man liekas, daudzi cilvēki šobrīd arī domā to, ka Dievs varbūt daudz gadus atpakaļ runāja kā Jāzepam uz tevi un rādīja tev kaut kādas lietas, sapņus vai vīzijas vai runāja caur vārdu par tavu likteni un liekas iet gadi un līdzīgi kā Jāzepam varbūt viss paliek vēl tikai sliktāk un sliktāk un liekas jau ir aizmirsts un vairs negribās domāt par šo apsolījumu, ko Dievs ir devis. Bet arī Jāzeps tajā mirklī nezināja, mēs zinām, ka viņš nezināja noslēgumu. Viņš bija cietumā, viņš jau bija padevies faktiski un domāja, labi, ja tā dzīve ir, tad iekārtojās un kalpoja, strādāja tur, kur viņš ir. Un tad pēkšņi vienā dienā viss absolūti izmainījās. Un es ticu, ka ticīgā dzīve ir kaut kur līdzīga. Šis aicinājums, kas mums katram ir dots, viņš ir kaut kur ļoti līdzīgs, ka mēs nezinām to mirkli, kurā brīdī Dievs pateiks tagad. Tagad ir laiks, nāc uz pili, attiecīgi kā bija Jāzepam, nāc šeit, un Jāzeps iegāja savā aicinājumā, iegāja tur, kur viņam bija jābūt. Līdzīgi kā arī Dāvids, Mūzus un vēl daudzi Bībeles cilvēki, ko mēs lasam. Dievam ir tāds specifisks rokraksts, ka viņš kādu gatavo kādam īpašam aicinājumam, tad bieži vien šis ceļš līdz aicinājumam ir ļoti sarežģīts, ir daudz nodevības, ir daudz sāpes, daudz pāridarījumu varbūt un netaisnības. Viss šīs lietas, kas notika gan Jāzepa, gan Dāvida dzīvē. Man liekas, ka ir pati smagākā vieta, pati dziļākā bedre. Un līdzīgi arī tas pats, mēs visi zinām šo stāstu par Danielu, ka viņu iemeta lauvu bedrē un likās, ka viņa dzīve ir beigusies, bet īstenībā tikai tajā brīdī viņa dzīve sākās un viņu iecēla par vēl lielākiem, kā saka, lielākā amatā nekā pirms tam. Un līdzīgi arī mēs zinām šie 3 ebreju puiši, Sadraks, Mesaks un Abednego, kuri arī teica, ka mēs nenolieksimies, ka mēs nepielūksim šos elkus. Un likās, ka viņa dzīve beidzās un viņus iemet krāsnī, bet izrādās, ka tajā brīdī Dievs pagodināja savu vārdu, pagodināja, un viņi tika pacelt un teica, ja kāds, un tieši Dievs tika pacelts, ja kāds runās pret šo Dievu, tad, kā ķēniņš teica, tam būs nāves spriedums, var teikt. Tāpēc, mīļie, lai šodien tāds iedrošinājums par Dievu labestību, ka mēs ejam cauri pārbaudījumiem, ka mēs ejam cauri grūtībām, ka mēs ejam cauri situācijām, kuras mēs nesaprotam, kāpēc mūsu dzīvē tā notiek. Liekas, kāpēc Dievs tā notiek, un var rasties tādi jautājumi, likties, kādēļ. Tad visticamāk, ja Dievs pieļauj kaut ko tādu, tad es ticu, ka viņam priekš tevis ir liels aicinājums, un Dievs grib tevi lietot īpašā veidā. Un tāpēc paturi savu skatu uz Dievu labestību, neieej rūgtumā, nenoslēdzies no viņa, neatsakies no viņa, turpini pielūgt viņu, un tu redzēsi, ka vienu dienu viss var izmainīties. Un jā, varbūt šodien tavā dzīvē nav daudz, ko tu sauktu par labu, bet Dieva labestība nav atkarīga no tā, ko tu šobrīd redzi. Tas ir spēks,
kas tevi vēl tur. Un ja tu vēl spēj cerēt, vēl spēj meklēt, vēl spēj lūgt, Dieva labestība jau darbojas tevī. Dievs nav labs tikai tad, kad dzīve ir gaiša. Viņš ir labs vienmēr, un viņa labestība nekad nebeidzās. Āmen.